Mēs esam 4 brāļi, un šī ir komplimentu cīņa. Mūsu uzdevums būs sarunāties caur komplimentiem un noturēt cietas sejas. Tas, kurš pirmais salūzīs, tas... Būs veca sēne. Būs veca sēne. Laižam! Šviu! Tas bija pārējais tā kā. Šviu! Man liekas, ka uzvarēs īstenībā Oskars, jo viņš ir mācījies no labākajiem sociopātiem, kā vienkārši neizrādīt emocijas. Es uzskatu, ka nevinnēšu es, jo man ir viegli sasmīdināt. Un uzvarēs, nav svarīgi, galvenais, kas zaudē. Aiziet. Visi svarīgākie elementi. Es esmu ūdens. Tu esi zeme? Es esmu gaiss. Sastāvēja. Var paturēt groziņu. Savienojums. Juri, tu esi kā H2O savienojums. Es bez tevis nevarētu izdzīvot. Paldies, Jāni. Beidzot saka taisnību. Jāni, tu esi kā sakartornis, tāda kā tu ir ļoti daudz pa visu Latviju. Paldies. Tas ir īpaši. Viedierīce. Kozmen, tu esi viedierīce, tev patīk, ka tevi glāsta. Juri, tu esi kā viedierīce. Viss nospeķots. Un spīdīgs tādā ziņā skaists. Paldies, izgāja no situācijas. Kozmen, tu esi kā viedierīce. Visvairāk tev patīk pavadīt laiku kabatā? Jāni, tu noteikti neesi kā viedierīce. Vienkārši ierīce. Bet tas ir tāds stabili un konkrēti. Kozmen, tu esi kā viedierīce. Ļoti dārgs. Jā. Paņemiet viņus pasākumu ārprāts, kā iPhones Pro Max. 5G. Tad, kad ir nepieciešams, Juris vienmēr ir sasniedzams kā 5G. Esmu blakus. Oskar, tu esi kā... Oskar, tu esi kā 5G. No tevis baidās visi konspirācija teoristi. Jā. Kozmen, tu esi kā pīle, kas saka 5G. Kur tur konkurence? Jā, tas ir tāds. Pīles ir labi dzīvot. Kozmen. Nē, Juls. Brāļi, jūs esat kā 5G, kur pagriežos, tur jūs vienmēr esat priekšā. Kozmen, man drusku pamainīšu. Tu esi stiprs kā 1G. Man liekas, ka Jānis zaudē. Tas ir tātad bezlimits. Brāļi. Tad, kad es esmu kopā ar jums, komplimentus saņemu bez limita. Paldies jums par to liels. Hei, draugi! Sakam viens otram komplimentus, lai ikdienu padarītu daudz priecīgāku un smaidīgāku. Tikpat smaidīgi kā Oskars. Dabīgāk, priecīgi.